Labvakar, mīļie draugi! Priecājos jūs sveikt tik kuplā skaitā. Šis ir rekords. 5. mūsu sarunu vakars un tik daudz cilvēki. Un tiešām daudz atzīmēja arī, ka diemžēl netiek, un tad viņi grib to ierakstu, un ka viņi gribētu te būt, un tas ļoti, ļoti priecē. Es esmu Vita Kalniņa, es esmu centra Līna vadītāja, centrs Līna, tepat kaimiņos, Miera 17. Mēs tur jau esam 23 gadus. Un šeit ir Kalve, un Kalve mums kaimiņos, un mēs draudzējamies, un man liekas, ka šitā draudzība ir sanākusi riktīgi auglīga, tāda sajūta, spriežot pēc šiem sarunu vakariem. Tūlīt 6 gadi būs pagājuši kopš mums ir arī sava grāmatu izdevniecība, Līnas grāmatas, tā mēs viņu esam nosaukuši. Un šajos 6 gados mēs esam apmēram 20 grāmatas izdevuši. Mums jūk jau tas cipars, tā kā daudz bērnu vecākiem, es nezinu, kādu, tur 1, 2 daudz, mums arī jau ir apmēram daudz, ap 20. Šajā vasarā diezgan ražīgi 3 pēc kārtas, un tad arī bija mums tas sarunu vakars pavisam nesen, jau pirms mēneša. Kurš bija pirms mēneša sarunu vakarā? Atkal jauni cilvēki. Šitas ir riktīgi forši, ka ir atkal jauni cilvēki. Mēs par to priecājamies. Un tas mūsu mērķis bija, ka mēs piedāvājam psiholoģijas konsultācijas un psihoterapiju. Un skaidrs, ka ne visiem cilvēkiem tas ir pieejami. Un tāpēc arī ir tik labi, ka ir grāmatas, vai ne? Jo tas ir jau tāds labs sākums, lai ar sevi strādātu. Un vēl labāk, ja var paklausīties arī profesionāļos par kaut kādām nopietnākām tēmām, uzdot savus jautājumus un būt tādā dzīvā sarunā. Un tas ir tas, ko mēs jums šeit piedāvājam, un tiešām ir prieks, ka ir interese un ka tas jums nodara. Tad šīs dienas tēma. Kā viņa tāda pie mums atnāca, tāpēc, ka iznāca mūsu pēdējā grāmata. Rekur uzreiz. Šitā ir mūsu jaunākā grāmata. Labrīt, briesmoni. Tad, kad, es jau vairs nezinu, pirms 2 gadiem laikam viņa iznāca oriģināla valodā. Jā, Laura? Apmēram. Good Morning Monster viņa saucās. Tad es ieraudzīju, un mēs ar Lauru, Laura ir mūsu izdevniecības vadītāja, rekurtūra, pie grāmatām, tur pēc tam pie viņas var nopirkt arī grāmatu pa izdevēju cenu, tas arī svarīgi pateikt. Un mēs ar Lauru nospriedām, šito mums vajag, un šitā ir īstenībā pirmā mūsu izdotā grāmata, kura nav izteikti tāda pašpalīdzības grāmata, bet drīzāk tie ir tādi stāsti. Viņi ļoti atšķirās līdz ar to no visām iepriekšējām, un mēs bijām diezgan bažīgi arī, kā būs. Bet īstenībā cilvēkiem interese ir liela. Un šī grāmata tad ir 5 stāsti, 5 ļoti smagi stāsti, cilvēku dzīves stāsti, un kā viņi ir gājuši terapijā un šo arī attiecīgi savas grūtības risinājuši, un terapeiti dalās arī tajā, kas viņai izdevās, kas viņai neizdevās, arī savas kļūdas viņa apraksta. Bet tas, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi šajā grāmatā, kad viņa ir ļoti smaga, brīdinājums, tā mūsdienās saka, laikam, triggeru brīdinājums, tur ir viss kaut kas, seksuāla vardarbība un viss kaut kas. Bet tomēr man liekas, ka tā ir grāmata, kas iedod arī cerību, ka arī tad, kad cilvēki ir piedzīvojuši kaut ko ļoti, ļoti smagu, ir iespējams tomēr atrast veidu, kā būt, kā dzīvot tālāk. Un, tad par šo tēmu arī gribējām parunāt ar jums. Un tas, par ko tad mēs runāsim, vai smagi pārdzīvojumi padara mūs stiprākus, jo droši vien jūs esat dzirdējuši tādu uzskatu, ka tā tiešām ir, vai tā ir. Tagad es to jautājumu atstāšu atvērtu un ceru, ka sarunas noslēgumā būs kāda atbilde uz to. Un par šo tēmu tad šodien diskutēs 3 brīnišķīgi šie cilvēki, kas tepat man blakus ir. Mūsu viesi, domājot par to, ko tad aicināt no kolēģiem, runāt par tik smagu tēmu, bija skaidrs, ka tos, kas strādā ar eksistenciāliem jautājumiem, tātad eksistenciālos psihoterapeits, protams, Ginta gan arī vēl ir citu jomu psihoterapeits, arī Junga analītiķe un arī POA terapeite. Rolands Bartušenuks ir eksistenciālais psihoterapeits, Ginta Ratniece, tātad nepateica pilnu vārdu. Es domāju, ka kāds arī droši vien Gintu pazīst pēc viņas brīnišķīgā podkāsta Ginta runā. Noteikti arī iesaku paklausīties par daudzām labām tēmām. Un šodien mūsu sarunu vada, kā jau ierasts,
Iveta Dzērva, un Iveta ir žurnāla Santa galvenā redaktore. Manuprāt, ļoti nozīmīgi, ka viņai ir izglītība filozofijā, jo to tiešām var just, kā viņa tās sarunas vada, un arī kādas intervijas viņa raksta. Viņa raksta ļoti dziļas, foršas intervijas, un varbūt, ka kaut kur pamanījāt, varbūt, ka nē. Tikko, kas tas bija BBC podcasts? Kas tas bija, kur tu biji? Jā, tas bija tāda interesanta pieredze. Mani uzaicināja uz interviju, un tur piedalījos sarunā es un no Austrālijas galvenā redaktore žurnālam Elle, un tad mēs stāstījām, kā tie sieviešu žurnāli ir mainījušies laika gaitā. Jā, un tas, kas man ļoti uzrunāja. Saucās The Conversation. Un man ļoti uzrunāja tas, ka tu teici, ka tu izjūti to atbildību par to, kas tiek rakstīts šajā žurnālā, jo tas veido veselas sieviešu paaudzes un to, kā viņas domā un par ko viņas domā. Un droši vien, ka joprojām tā arī notiek. Tātad, jā, žurnāls Santa, manuprāt, ļoti kvalitatīva literatūra. Jā. Tad es dodu vārdu jums. Paldies, ka jūs te esat un klausamies. Labvakar! Jā, es arī esmu sajūsmā, cik jūs ir daudz par grāmatu. Es esmu paspējis jau izlasīt šo grāmatu un arī mazliet paskatījusies, ko citi cilvēki par to saka. Un vairāki grāmatu blogeri un neblogeri ir teikuši, ka īstenībā šī grāmata viņiem jau ir kļuvusi par šī gada tādu top 1. Varbūt vēl izkonkurēs līdz gada beigām laiks, bet ka tā ir tāda būtiska. Jo, jā, un es saprotu, ka grāmatā arī klājas labi, to pērka un lasa. Un tad es tā domāju, tā tēma, acīm redzot, ir mums ļoti svarīga. Tās mūsu traumas, vai ne? Un arī tā kā mēs redzam, ka jūsu šovakar ir daudz, un laikam tomēr tā nav ierasta tradīcija nākt, jo roku neviens nepacēla, ka ir atnācis otro reizi, kad tad acīm redzot, jā, temats ir ļoti svarīgs. Ko tad varbūt mēs varam sākt, kā filozofijā saka, nodefinēt jēdzienus? Jo mēs lietojam vārdu trauma, un vai šie smagie pārdzīvojumi ir tas pats, kas trauma. Tad dosim Gintai vārdu vispirms. Jā, psihoterapijā un psiholoģijā ir jēdziens patiešām psiholoģiskā trauma, un viņu var dēvēt kā, ja mēs definējam, tātad tas būtu psiholoģisks pārdzīvojums vai simptomu kopums, kas ir cilvēkiem, kas ir piedzīvojuši notikumus, kas ir ārpus, es teiktu, ikdienišķas normālības. Tie ir notikumi, kas ir apdraudoši vai dzīvībai, izdzīvošanai, fiziskam ķermenim, fiziski tā kā trauma, arī seksuāla trauma. Un svarīgi ir šī piebilde, ar kuru cilvēka psihe nespēja tikt galā. Normālā veidā. Tā kā ikdienai atbilstošā veidā. Jo, protams, mums visiem ikdienā ir ļoti daudz problēmas, konflikti, dažādas stresa situācijas. Ja? Mēs ar viņām reizēm tiekam galā, reizēm netiekam galā, ja? Bet mēs viņus par traumām nesaucam. Vai es pareizi saprotu, ka viens līdzīgs notikums, piemēram, man un jums, vienai tā varētu gadīties, ka ir trauma, un otrai, ka tā nebūs? Jā. Jā, bet tomēr, ja nozoga, piemēram, maciņu, es domāju, jebkurā gadījumā mēs to par traumu, kas nav patīkams notikums, bet gluži par traumu mēs viņu nezinu vai kādam nosauksim. Ja? Tomēr tie ir notikumi, kas ir tas, ka ir cilvēki, kam ir noturīgāka psihe un kas tiek labāk galā iespējams ar traumatiskiem notikumiem. Ja? Bet, protams, tāda mašīnas avārija, kāds uztvers patiešām kā problēmu, un kādam tā patiešām būs trauma. Jā, es esmu dzirdējis tādu teicienu, normāla reakcija uz nenormālu notikumu. Jā. Parasti to krīžu psiholoģijā izmanto, jo es domāju, arī šis jēdziens krīze ir ļoti līdzīgs, tuvs tam, ko mēs saucam par traumu, un mēs arī runājam par multiplām traumām, kas ir tā kā īsākā laika, zināmā laika periodā daudz sekojošu traumatisku notikumu. Mēs varam iedomāties kara situācijā.
tādā normālā ikdienas dzīvē pat grūti iztēloties tādu. Jā. Palasiet tajā grāmatā. Jā, tas zināmā varbūt, jā. Bet arī aizvien vairāk runā par novērotāju traumu, ka cilvēkam, kas ir, un tādu sekundāru traumatizēšanu, jā, piemēram, profesionāļiem, kas, un tagad daudzi kolēģi strādājot ar tiem, kas ir cietuši Ukrainas karā, jā, viņi pārdzīvo reāli tādu tā nav retraumatizācija, tā ir tāda sekundāra traumatizācija. Retraumatizācija būtu atkārtota traumas pieredzēšana. Jā. Lūk. Un šobrīd arī runā par agrīnām traumām aizvien vairāk. Restīvi, ne tikai lielākoties mēs šo jēdzienu saprotam jau pieaugušā vecumā, ka psihi noformējusies, bet šobrīd aizvien vairāk runā par tad, kad ir nepietiekama aprūpe, kad ir ļoti daudz vardarbības bērna pieredzē, viņam absolūti traumatizējoša, viņa attīstība, jā, arī runā par Tas ir īstenībā interesanti, ka jūs to sakat, jo patiesībā, ja man jautātu, es teiktu, ka tās ir īstenībā tās pamattēmas, runājot par traumām. Arī šajā grāmatā tie 5 stāsti visi sākas bērnībā, kur ir pilnīgi nenormāla bērnības pieredze. Bet, ja mēs laikam ejam skrienam, varbūt, ka jā. Es varbūt nedaudz varu vēl mazliet papildināt par tām traumām, kas bērnībā, tās ir tās attīstības traumas, kuras, es domāju, piedzīvo katrs cilvēks, var teikt. Mēs vienīgi nespējam visas viņas neapzināties, neatcerēties, jo bērnu attīstībā tādā pirmsverbālā periodā, līdz 2 gadu vecumam, arī šīs traumatiskās pieredzes var būt, un, protams, ka tam nav nekādu verbālu atmiņu, bet ietekme uz psihi pilnīgi noteikti ir, un bieži vien mēs darbā ar klientiem, faktiski tādā izejot no tās problēmas, ar kuru viņš ir atnācis, kādus jautājumus risināt, šķetinot pamazām to problēmas rašanās vēsturi mehānismu, mēs varam nonākt pie kaut kādām hipotēzēm, bieži vien pat nepārbaudāmām, jo mums jau nav visas tās agrīnās bērnības ģimenes anamnēzes, un līdz ar to tie var būt tādi pieņēmumi, bet ir svarīgi tomēr šajās bērnības pieredzēs veikt šo rekonstrukciju, jo tādējādi mēs varam veidot daudz patiesāku, skaidrāku cilvēka pieredzes stāstu, kas faktiski var ietekmēt viņu visas dzīves gaitā. Un, runājot par traumām, es varētu ienest arī tādu eksistenciālo dimensiju, ka traumatiskais notikums mums tā kā paver tādu plaisu tajās mūsu psihiskās aizsardzības konstrukcijās, mehānismos, ka mēs pēkšņi kaut ko uzzinām par savu ievainojamību, par to, ka vispār mēs varam nomirt, ka mūsu ķermeņa robežas ir tik trauslas, tik neaizsargātas, un ka faktiski tā dzīvība mums ir ļoti tuvu bijusi kaut kādai tādam totālam eksistences apdraudējumam. Un šī saprašana, viņa kādreiz nāk ar tādu joni, ka cilvēkam tas izraisa nepārvaramas vienā mirklī milzīgus emocionālus pārdzīvojumus. Un tad, protams, ir jādomā par atbilstošu atbalsta sistēmu, kad tas notiek, praktiski jāsniedz arī pirmā psiholoģiskā palīdzība. Mēs esam pieraduši runāt par neatliekamo medicīnisko palīdzību, bet mēs zinām, kur zvanīt tad, kad tas notiek ar mūsu ķermeni kaut kāda katastrofa. Bet kas notiek tad, kad notiek katastrofa psihē, mums bieži vien nav īsti skaidrs. Lai gan patiesībā es domāju, ka katrs cilvēks, kurš dzīves laikā notiek, kas ir saskāries ar kāda cita
cilvēku traumējošu notikumu, faktiski viņš sniedz šo pirmo psiholoģisko palīdzību. Un tur patiesībā jau arī mazām tādas specifiskas zināšanas nav vajadzīgas. Ja? Tur ir tā kā nepieciešams pirmkārt to tā kā būt klāt, uzklausīt tās to stāstu, kas ir noticis, cilvēks, lai var izventilēt savas emocijas drošā vidē, drošās attiecībās un faktiski vienkārši parūpēties par tām viņa vajadzībām, lai var jau tālāk atgūstoties no šī šoka, kas ir tā pirmreizējā reakcija uz traumatisku notikumu, lai varētu sekmīgāk tālāk jau to jautājumu risināt, izmantojot kādu speciālistu palīdzību. Man izklausās, ka mums ir jāsāk no tās bērnības, vai ne? Ka mums varbūt vajag vēl parunāt par šo tēmu. Es pareizi saprotu, ka principā mēs visi esam bērnībā kaut kādā mazākā, lielākā mērā saņēmuši šīs traumas. Jā, es domāju, ka pilnīgi noteikti, jo teiksim tā, ideālu vecāku nav. Un pat vecāks var nenojaust to, ka kaut kāda viņa rīcība rada kādu tik spēcīgu emocionālu pārdzīvojumu bērnam. Tas var būt, piemēram, ārsta apmeklējums. Tas var būt, medicīnā mēs zinām, ka bieži vien ievedot bērnu klinikā, pirmkārt, visa tā atmosfēra, zīdaini, smaržas, skaņas, sveša vide, sveši cilvēki rada spēcīgu emocionālu reakciju. Un, protams, ne jau visas medicīniskās procedūras ir nesāpīgas. Ja. Un te ir atkarīgi, vai tas būs smags, emocionāli traumējošs pārdzīvojums, bieži vien ir atkarīgs tieši no to apkārtējo cilvēku reakcijas, attieksmes, spējas šos jaundzimušā afektus izturēt. Tāpat tās trauma var būt mamma, tā kā ar mammu kaut kas var notikt. Mamma var nonākt slimnīcā vai ar kaut kādu, vienkārši bērns ir nošķirts, jo ne visos stāvokļos tas vecāks var turpināt. Un nav tieši tādas, mēs nevaram uzreiz aizstāt bērnu zīdainim ar citu viņam pazīstamo mammu, un tā pasaule faktiski var sabrukt tajā brīdī. Jā. Šīs ir tādas netīšas situācijas. Teiksim, ja mēs salīdzinām ar to grāmatu, tad šajā grāmatā lielākoties tiem bērniem ir darīts pāri apzināti. Un es domāju, ka tas arī varbūt ir kaut kā vēlāk, vai ir vieglāk vai grūtāk tikt ar to galā. Ir, ka es zinu, ka, piemēram, mana mamma bija slima, nonāca slimnīcā un notika tā, ka varbūt ar to ir vieglāk tikt galā nekā, piemēram, ar tiem notikumiem, kur mēs apzināmies, ka mums īstenībā darīja pāri. Īstenībā aiz ļaunuma. Es gan nepiekrīstu vismaz pirmajā stāstā, ka tas ir apzināti. Bieži vien vecāki ir tie, kas rada šādus apstākļus bērniem, kur ir fiziski, emocionāli, seksuāli vardarbīgi. Visbiežāk viņiem psihi ir diezgan zemi organizēta. Respektīvi var teikt, ka viņiem psiholoģiskais briedums, diemžēl, ir Kā viņi paši neapzinās, ko viņi dara. Tās sāpes, ko viņi nodara, ir lielākoties to, ko viņi paši vispār zina par dzīvi. Ja? Tas reti, kad notiek tā uz līdzenas vietas. Ja? Un te, man liekas, ir tā atšķirība, vai tomēr, ja ir vecāki ar veselāku psihi, viņi spēj saturēt arī bērna pārdzīvos, tad, kad bērni patiešām notiek kaut kas traģisks, un bērniem visu laiku kaut kas notiek, ik pa laikam, nevis visu laiku, protams, ja. Lūk, un ja vecāki ir pietiekoši adekvāti, viņi spēj to saturēt, un bērns var ļoti daudz ko izturēt, ja viņam palīdz, ja. Tagad tas, es domāju, ļoti atkarīgs no tā ir tieši kādi ir vecāki, ja. Un tā kā es iesāku to, vai varētu būt tā, ka šie te notikumi tomēr, kas ir tādi
situāciju izraisīti, ir vieglāk ar tiem tikt galā nekā ar tiem, kur tev šķiet, ka tev ir darīts pāri. Labi, varbūt neapzināti, bet tomēr tā ir aktīva rīcība, kas bijusi. Piemēram, tā kā seksuāla vardarbība. Piemēram, šajā grāmatā arī tur bija tās situācijas, kur tas ir tiešām ļoti smagi to lasīt, jo tā ir atkārtota un tāda. Tur ir, jā. Iespējams. Bet bieži vien trauma ir arī tādi ārēji apstākļi, kas ir vienkārši sakritības. Bet, protams, ja mēs sastopamies ar tādu ļaunumu burtiski, protams, kad ar viņu vienmēr ir grūti sadzīvot. Jā. Kaut gan viņš nenoliedzami eksistē. Jā. Droši vien arī jārunā par tām traumas sekām, cik dziļi šis notikums ietekmē bērna psihi un tālāko attīstību. Un tur jau nāk arī klāt ģenētiskie faktori, tur nāk prenatālās attīstības laikā notikumi, kas var būt ļoti dažādi, arī kas ietekmē to psihisku struktūru, bioloģisko struktūru. Un līdz ar to tā reakcija uz to notikumu var būt ļoti atšķirīga. Mēs nevaram tā vispārināt, jo traumatisks notikums vienmēr viņš ir, tā ir subjektīvs pārdzīvojums. Jā. Tas ir, kā mēs noskaidrojam, ka vienai no mums tā būs, un otrai nē. Labi, un tagad varētu nākt iekšā šie citāti, ko mēdz rakstīt Facebookā uz saulainas bildītes, ka tas, kas mūs nenogalina, padara stiprākus, un šīs te plaisas ir, traumu plaisas ir tās, caur kurieni tagad manī iespīd gaisma, un es kļūstu labāks cilvēks. Mēs tā kā nonākam pie tā temata. Kā tad ir? Jo kaut kādā brīdī man izklausījās, ka tas mazliet ir, ka traumas mums ir visiem, un ka kaut kādā ziņā tas pat ir tā kā, kaut kas veido mūsu personību, kas mūs izveido tādu, kādu mēs izaugam, un ka varbūt tas nav nekas tā kā tik briesmīgs. Kurš no jums vēlas? Protams, ne psihologi, ne psihoterapeiti nepiekrist šādam apgalvojumam. Ja? Kaut gan es varētu iztēloties situācijas, ka tas varētu būt arī veselīgi attīstībai, bet tas pie nosacījuma, ja cilvēks ir nobriedis, viņš ir pārāk rigīds savās ierastajās aizsardzībās un dzīvē, ja? Un tad iespējams, ka tāda pendele no dzīves, varbūt ļoti nepatīkami piedzīvojama, kā reizēm tās ir smagas slimības cilvēkiem vai kaut kādi notikumi patiešām, viņi varbūt ir vērtīgi pārvērtēt dzīvi, bet noteikti ne bērniem un noteikti ne tādai nenobriedušai psihē. Tur runā par to izēju, kā tad cilvēks iziet no šīs traumas, ar kādiem secinājumiem, ar kādu pieredzi. Jo, protams, ka sekmīgi izējot ko nozīmē sekmīgi izējot, tāpat tās trauma ir trauma, un tas ir ievainojums. Un labāka pieredze iegūt ne šādā ceļā. Bet, protams, ka piemēram, pieaugušo vecumā saskaroties ar kādu smagu diagnozi, kas faktiski apdraud dzīvību, piemēram, onkoloģisku saslimšanu vai kaut kāds traumatisks notikums, kur rezultātā ir kaut kāds būtisks funkciju traucējums. Un, protams, ja cilvēks atrod to ceļu, kā dzīvot tālāk, tad, protams, ka viņa pieredzē ierakstās tā informācija par to, ka ja tā vispārināt, tad, lai kas ar mani notiktu, es tikšu ar to galā. Tāda pārliecība un noturība pret nākamajiem traumatiskiem pārdzīvojumiem gadījumiem. Bet te es domāju, ka vairāk šajā teicienā par, citi arī saka, kas mūs nenogalina, padara mūs stiprākus. Tas ir tādas, teiktu, vairāk kristīgās morāles un kultūras ietekme, kurā ciešanas tiek paceltas kaut kādā tādā augstākā līmenī, glorificētas tiek
Un tam mērķis, kādu es varu saskatīt šo ciešanu glorificēšanai, tas ir tā kā attaisnot šīs ciešanas. Kādreiz tas ir nepieciešams, lai attaisnotu, piemēram, audzināšanas metodes vardarbīgas, kad sist bērnu tur ir labi, vai sodīt viņu kaut kā, vai emocionāli pazemot. Puikām bieži vien tur audzinot, viņiem sakot, tur čīksti, raudi, kas tu paskaties, kāds tu esi, tā kā pazemot emocionāli, pazemot un traumējot iespējams. Bet es neteiktu, ka traumas mūs norūda. Bet, diemžēl mēs tās traumas neizvēlamies, vai ne? Viņas mēdz notikt. Un tad ir tas jautājums, droši vien mums katram ir kaut kāds savs sāpīgais punkts. Un tad ir tas jautājums, ko tagad darīt? Varu piedāvāt nākošos citātus no Facebook uz saulēnajām bildēm. Laiks visu dziedē. Kā tur ir ar to laiku? Laiks dziedē? Laiks ir nepieciešams dziedināšanai, bet laiks pats par sevi mūs nedziedē. Skaidrs, ka tas laiks ir nepieciešams, lai mūs dziedinātu mūsu psihe, kurai tādas spējas piemīt. Mēs to varam pat neapzināties un kaut kādā veidā pat noliegt, ka vispār mēs esam ievainoti, vai tas mūs kādreiz ir skāris. Tie bieži vien stāsti, ko mēs psihoterapijā sastopamies, kad mēs interesējamies par to, kā cilvēks ir attīstījies, kāda ir bijusi bērnība, kā viņš ir juties. Un tad tur ir man ir bijusi laimīga, skaista bērnība ar mīlošiem vecākiem, un tad, kad mēs sākam jau iedziļināties, kāda tad ir bijusi tā laimīgā un skaistā bērnība un tie notikumi, jau man kā terapeitam, kā lieciniekam, šī stāsta lieciniekam, acīm redzam izraisa lielāku emocionālu reakciju nekā pašam klientam. Un tad mēs tikai pamazām varam nonākt līdz tai pieredzei. Ir bijis šis traumatiskais notikums, kaut kā tas ir atrisināts, bet kādas sekas tas ir atstājis, to mēs varam arī tā pamazām atšķetināt un atklāt. Tā kā laiks, protams, ka palīdz, ir nepieciešams psihē, lai dziedinātos, bet, protams, ka laiks arī ir nepieciešams, lai arī speciālista palīdzību traumatisku pārdzīvojumu pārvarētu un iegūtu jaunu pieredzi. Bet pats, teiksim tā, viegliprātīgi teikt, nekas nav jādara, nav atbalsts nepieciešams, viss sakārtosies pats par sevi, tiec galā, saņemies, un ar laiku viss būs labi. Tā arī nav patiesība. Jā, un es pat teiktu tieši otrā traumu dziedniecībā, varētu tā teikt, ir tieši pretējais princips. Jo ātrāk tiek sniegta palīdzība, jo tā ir efektīvāka. Kaut kas ir noticis, un mēs uzreiz varam jo ātrāk tas notiek, jo tā trauma ir svaigāka, kaut kādā nozīmē, jo viņa labāk, jo viņu ir vieglāk, teiksim, cilvēkam atapties vai dziedināt ar zinām palīdzību. Ja? Jo viņi ir ilgstošāk, jo iekapsulējās, jo redziet, traumā notiek ļoti daudz kas psihē, ļoti tāda liela destrukcija īstenībā. Ja? Pieņemsim, respektīvi, kad psihe netiek galā ar tiem ārējiem notikumiem, kas ir, un tām emocijām, kas man ir, tām šausmām bieži vien, ja? Tā kā ieslēdzās psihes aizsardzības mehānismi. Un jo viņi ir pamatīgāki, masīvāki, teiksim tā, jo viņi vairāk izkropļo realitāti, un viņi turpina strādāt. Ja? Piemēram? Disociācija, piemēram. Cilvēkam, es tagad zinu, kas ir disociācija. 3 stāstos bija, bet izstāstam pārējiem. Ļoti patiešām smagas fiziskas, seksuālas vardarbības laikā, kad cilvēks to nespēja izturēt. Tas, kurš piedzīvo vardarbību, viņam var teikt, ka viņam psihe sašķeļās, piemēram. Respektīvi, cilvēks vairāk nejūt, ko viņš piedzīvo fiziski. Respektīvi, pārdzīvojošais ego tiek atdalās no novērojošā. Ja? Cilvēks sāk redzēt no malas un nepiedzīvot to. Ja?
Un tā daudz citas, teiksim, arī tās sekas, kas apraksta, kas pēc tam ilgstoši pēc traumas, kas notiek, ja, ir ārkārtīgi daudz un dažādi simptomi, gan attiecībās, kas izpaužās, gan fiziskie, ja. Viņi nostabilizējās psihē, ja. Cilvēks turpina dzīvot, it kā piemēroties, ja, bet tā piemērošanās ir tādai, vardarbīgai pasaulē. Ja es sāku pasauli uztvert kā vardarbīgu, un es attiecīgi tā arī sāku dzīvot. Ja? Un, protams, ka tas visbiežāk uz laimīgu dzīvi neved. Droši vien tāpēc mēs gribam par to lasīt, lai mums būtu labāk, lai mēs justos labāk. Man gribētos varbūt drusciņi vēl palikt tajā tēmā, ka jūs sakat, ka tas sāk, ka šis mehānisms turpina atkārtoties. Tas ir tā kā līdzīgās situācijās, vai tas mana galva var uztvert kaut ko, piemēram, jūs teicāt, pazuda maks, un varbūt tā nebūs, bet varbūt mana galva šo pazudušo maku pēkšņi uztvers, es nezinu, savilks ar kaut ko pilnīgi citu kopā, un man var aiziet procesi. Jā, varbūt tā nebūs vieglāka ilustrācija, tā būs smagāka, bet no šīm agrīnajām traumām un attīstības, ja, bērns pieaug ar pārliecību vai ar tādu pieredzi, ka dzīve ir ka pasaule ir ļoti apdraudoša vieta. Ja? Viņš principā turpina visu laiku dzīvi tā uztvert. Ja? Un jebkuru notikumu varam traktēt dažādi, mēs varam viņiem piedzīvot ļoti atšķirīgi. Ja? Bet šāds cilvēks, protams, arī lielā mērā uztvers tā notiekošo kā apdraudošu un iespējams arī bieži vien provocēs. Ja? Un piedzīvos, jo viņa psihē nav citas pieredzes. Ja? Un, protams, to ir izmainīt ļoti grūti īstenībā. Un tas, ko es pamanīju vēl šajos stāstos, kas bija, un tad jūs man varētu pateikt, vai tā notiek arī īstajā dzīvē, vai šie ir tādi, šie cilvēki bieži vien uzņemas tā kā vainu un atbildību par to, ka tas arī turpinās. Īpaši tad, ja varmākas ir cilvēki, no kuriem bērns ir atkarīgs, un kur viņiem ir piesaisti, kā tas bija dažos gadījumos, ja tie ir patiešām vecāki. Ja? Tad tās jūtas ir tik ambivalents, un lai saglabātu šo piesaistes objektu, tad attiecīgi tiek nošķelts tā dusmas un vardarbība, tiek bērns paņem tā kā vainu uz sevi. Ja, jo tā ir kaut kāda sajūta, ka es varu kaut ko kontrolēt vismaz, ja es esmu pie tā vainīgs. Un tur bija arī diezgan bieži, ka tad sākas šie obsesīvi kompulsīvās rīcības. Kad tev liekas, ka es tagad izdarīšu 5 reizes to, un tad nenotiks tas. Un tā, es sāku kā viens no simptomiem vai iespējamiem. Jā. Labi, tātad, un ja es tagad esmu tikusi pieaugušajā dzīvē, un es saprotu, ka iespējams es to realitāti uztveru ar kaut kādām drusku šķībām brillēm, jo varbūt man ir, es pat nezinu, kā es to varētu īstenībā uzzināt. Man vienkārši ir grūti dzīvot, un es skatos, ka citiem nav tik grūti, vai kā cilvēki to tā saprot, ka viņam vispār ir šī trauma un šī problēma? Tieši tā apkārt, tas, ko viņš piedzīvo reāli, tā arī ir. Jā, viņš ar tādiem notikumiem arī sastopās. Un tad viņš nolemj, ka es vienkārši daudz ciešanas. Jā. Dažādi veidi. Bet ir jau cilvēki, kas tā dzīvo, un viņi nemeklē to risinājumu. Vai ne? Protams, nāk prātā tāds piemērs, tāda emocionālā vardarbība. Vīrietis kontrolē savu partneri, kur tu biji, ko tu darīji, un viņam visur viņš skatās caur šo separācijas trauksmes prizmu. Ja, tad viņš mēģina savu traumatisko pieredzi, par kuru viņam vispār nav nekādas nojausmas, viņš projicē tajā apkārtējā realitātē un faktiski gaida un meklē pierādījumus tam, ka tas partneri ir uzticīga, ka viņš ir drošībā. Faktiski viņš meklē drošību, bet esot tādā ļoti kontrolējošā, vardarbīgā un emocionāli dominantās attiecībās. Un savukārt upuris bieži vien arī, kurš ir pieredzējis tādu mīlestību, kas ir ar vardarbību, ar šo greizu mīlestību. Un viņam veidojas mīlestības koncepts,
psihē, ka tas ir tāpēc, ka mani tik ļoti mīl, tāpēc, ka mani tik ļoti vēlās. Es esmu viņam tik ļoti, ļoti svarīgs. Viņam jāzina, kur es esmu, tomēr cilvēki, manuprāt, vienmēr apzināti, neapzināti meklē, kā mazināt ciešanas. Jā, tas pats alkohols. Jā, anestēzija. Jā, tā ir tāda anestēzija, vai ne? Viegli pieejama. Cilvēkiem ir ļoti daudz ikdienā veidi, tās pašas kompulsijas, uzvedība, kas cilvēki mēģina mazināt trauksmi tādā veidā, Tā kā es domāju, ka tāda mehānismi ļoti daudz, mēs viņus izmantojam visi nepārtraukti, Tas alkohols neizklausījās pats veselīgākais mehānisms, vai ne? Tad varbūt mēs varam parunāt par veselīgajiem mehānismiem, kas varētu būt to trauksmi, lai mazinātu. Kāpēc mēs pārgājam pie jautājuma par trauksmi? Jūs tā minējāt par trauksmi. Tad es domāju, ja ir šī trauma, kura man izraisa šīs nepatīkamās izjūtas ikdienā, un es vēl neesmu sapratusi, ko ar to darīt tā globāli, tad... Jā, jo pirmais ir saprast, vispār atzīt, ka man ir kaut kādas ciešanas vai problēmas, un tad nākošais ir pieņemt lēmums, kā es viņas risinu. Vai es meklēju palīdzību, profesionālu palīdzību, vai pats meklēju kaut kādas pašpalīdzības labākus veidus, pieņemsim. Bet es domāju, īpaši cilvēki ar senākām traumām, kas ir attiecīgi arī, kā tu rakstīji jautājumos, izstumtas, aizmirstas. Tas arī nebūs tik vienkārši, kad aizies pie psihoterapeita, izvēlēsies kādu traumas pārstrādes metodi, kas tagad ir populāras un kļūst aizvien pieejamākas. Domāt, es aiziešu uz vienu sesiju, un man noņem šos simptomus vai šīs sekas traumas. Labi uz 5. Labi uz 5. Diemžēl tas nevienmēr tā notiek. Ir reizes, ka tas palīdz, un tā notiek, bet tās ir nelielas traumas un relatīvi nesenas traumas. Un jautājums arī par ego spēku, par cilvēku psihisku briedumu. Jo reizēm paiet daudzi gadi, kā piemēram šīs grāmatas pirmajā stāstā, kamēr šī kliente, šī jaunā sieviete ir spējīga vispār pieņemt, ka viņai ir šīs problēmas, ciešanas, kad viņai parādās kaut kādi emocionālās regulācijas mehānismi, kad viņa var sākt tikt galā ar to, ko viņa sāk atcerēties un saprast par savu dzīvi. Tas reizēm prasa ļoti daudz laika, lai cilvēks sagatavotos tam, lai viņš varētu šo traumu aktualizēt un pārstrādāt. Jo, ja ne, tad būs tā pati retraumatizācija. Jo cilvēks tad atkal, viņam vai nu neliels notikums vai atmiņas par šo traumu var atkārtot, izraisīt vēl vienu tādu pašu afektīvu pārdzīvojumu. Tā kā tas ir jāizvērtē terapeitiem parasti. Paiet ilgs laiks līdz tam, kamēr cilvēks tajā savās dzīves problēmās pamana tās kopsakarības. Ka tā kopsakarība, kas visur atkārtojās, ir viņš pats ar savām emocijām un kaut kādām savām reakcijām. Un tikai tajā brīdī faktiski tiek meklēts kaut kāds risinājums. Tad kā es varu sevi labāk tur saprast, kas ar mani ir tā, kāpēc es vienmēr veidoju šādas attiecības. Bet lielākā daļa cilvēku jau ilgu laiku tā kā problēmu saredz vai nu partneros un apkārtējā vidē, pasaulē, tur, nezinu, priekšniekos un tā tālāk, vai bērnos. Un tur ir vajadzīga arī drosme, tā kā ieskatīties sevī, lai tā kā atklātu, kas patiesi ir ar mani noticis šajā manā dzīvē, kur man liekas, ka es sevi ļoti labi pazīstu. Ar mani patiesībā viss ir labi, es esmu labs cilvēks, ir kaut kāds paštēls izveidojies, vai taisnība otrādāk, es tur esmu kaut kāds neveiksminieks, jo tāpēc, ka man tur es esmu tādas kļūdas izdaru, lai ieskatītos tajā savā dzīves pieredzē un arī tajās agrīnajās attiecībās, kurās tas visticamāk ir sākotnēji veidojies. Un faktiski cilvēkam
kuram ja nav pietiekami attīstīts intelekts, nav pietiekami attīstīta emocionālā inteliģence, viņam ir ļoti grūti. Un tāpēc ir svarīgi tie vidas faktori, tas sociālais atbalsts, kāds ir pieejams, ka kāds no cilvēkiem, kuriem viņš uzticās, tas, kas cieš, tas tā kā pasaka, klausies, bet varbūt, ka tev ir jāmeklē kāda palīdzība, varbūt, ka paskaties, kādas tās problēmas ir, kuras tu pats radi. Un bieži vien mēs ļoti daudz gan attiecībās, gan profesionālajā vidē, kas ir darba attiecībās, mēs jau tolerējam. Piemēram, priekšnieks, kurš nepārtrauktu arogants, narcistisks personības iezīmēm, tur bļauj, tur pazemo, un cilvēki bieži vien baiļu dēļ, katrs savu iemeslu pēc, iztur. Un faktiski šo situāciju nesāsina. Ja. Un, ja attīstības procesā mēs neesam iemācījušies skaidri apzināties savas robežas, psiholoģiskās, ķermeniskās, finansiālās, tad faktiski to robežu tāda difūzija, kur man nav orientiera. Es nezinu, vai tas, kā pret mani izturās, ir normāli, vai tas nav normāli, vai man tas ir jāpacieš, vai nav jāpacieš. Un psihoterapijā bieži vien mēs sākam ar šo tādu arī robežu izpēti, ja, kāda cilvēks viņas piedzīvo. Jā, tad sanāk, ka cilvēks atnāk ar kaut ko, kas ir tā kā aizberga pats galiņš, aiz kā viņš aizķerās ikdienā, un, vai dzīvē vienkārši, varbūt ne gluži katru dienu, bet un tad pamazām var iet tajā dziļumā. Un, šī grāmata arī ir, protams, tāda gandrīz vai reklāma psihoterapijai, jo šie visi stāsti tiešām ir ļoti, ļoti traki, bet tur ir tā, ka tomēr katrs tur 50, 70 lapās, es nevaru teikt atrisina, jo to nevar atrisināt, bet šie cilvēki sāk dzīvot daudz, daudz labāk. Bet jā, tur ir 3 gadi, 5 gadi. Un es domāju, man, piemēram, domājot par 3 vai 5 gadiem, man liekas tā, man ir 41. Es esmu nodzīvojis šitik ilgi, vēl 5 gadus iet terapijā ārprāts. Baigi ilgi. Nevar kaut kā tieši tāds ātrāk. Arguments arī ir parasti. Es saku saviem klientiem, es 40 gadus esmu nodzīvojis, radot to situāciju, kurā tu šobrīd esi. Tu gribi izmainīt 50 minūtēs? Jā, vēlams. Nevarēs, ja. Un viens ir izmainīt, otrs ir nostiprināt tos rezultātus, iemācīties dzīvot tādā veidā. Ja. Tāpēc arī reizēm tā ilgtermiņa terapija tomēr ir daudz efektīvāka. Ja. Jā, un jāatcerās, ka psihoterapija jau nav kaut kādu metožu brīnumu līdzeklis, ja, ka psihoterapijas process, tā ir jaunas pieredzes iegūšana un vecās pieredzes pārvērtēšana. Un, lai tā jaunā pieredze tiktu tā kā nostiprināta, tas viss notiek ne jau kaut kādā virtuālajā garā, psihē, tam ir bioloģisks pamats. Ja? Tas viss nostiprinās bioloģiskās struktūrās. Un cik ilgs laiks ir nepieciešams, tas ir atkarīgs no šīs bioloģiskās struktūras arī lielā mērā un no cilvēka vecuma. Kā Gina teica, ja tu 40 gadus esi veidojis šo pieredzi, tad, attiecīgi, protams, ilgāks laiks būs terapijā. Un savukārt, jo jaunāks cilvēks, jo potenciāli ātrākas izmaiņas varbūt, un tas ir saistīts arī ar smadzeņu struktūrām piemietošo īpašību neiroplasticitāti. Kas tās ir tās spējas šīm bioloģiskajām struktūrām transformēties. Jā, un tie 5 gadi jau tāpat paies, vai ne? Vai es iešu vai neiešu tajā terapijā. Jā, tad varbūt labāk iet un varbūt paliks labāk.
tā dzīve kļūst labāka. Jā, mēs kādreiz to, kad mēs ar klientiem runājam par motivāciju, par resursiem, par laiku, kas būtu nepieciešams tām pārmaiņām, ne jau terapeits to nosaka. Tas jau ir atkarīgs arī no klienta motivācijas, no gatavības investēt savu laiku, naudu, arī savu kaut kādu daļu no tā laika, ko viņš pavada dzīvē, tādā reālā kontaktā, pašrefleksijā ar sevi. Ja tās ir tikai 50 minūtes nedēļā, un klients aiziet, un sākuma posmos bieži tā ir, kad viņš arī mēdz jautāt, par ko mēs runājam pagājušā nedēļā. Un tad ir, tas tikai parāda to, ka tas process tajā starplaikā vai nav noticis, vai viņš ir noticis ļoti tādā neapzinātā līmenī. Un kādreiz salīdzināt ar, tad, kad mēs gribam ar savu ķermeni panākt kaut kādas izmaiņas, nezinu, tur mainīt svāru, atbrīvoties no liekā svara, tur, nezinu, kādu muskuli uztrenēt un tā tālāk. Mēs visi zinām, cik tas ir lēns process un cik daudz ir jāiegulda tajā enerģijas. Man patika tā doma par tām pieredzēm. Man pie tās vēl gribas tagad pakavēties. Jūs teicāt, ka ir vajadzīgs izveidot šīs jaunās pieredzes. Un patiesībā tas bija arī tāds teikums tajā grāmatā, kad es jautāju par to laiku, ka patiesībā ne jau laiks dziedē, bet tās jaunās pieredzes, ka tas ir tas, kas dziedē. Un šīs jaunās pieredzes, reizēm jau viņas tā vienkārši pa ielu nenāk pretī. Un tad es saprotu, ka terapija ir tā vieta, kur tās var radīt šo iespējamību. Jā, un mēs varam vēl pieprecizēt, ka tā nevis vienkārši pieredze, bet pieredze, jauna attiecību pieredze. Jo šīs pašas smadzenes, viņas veidojas attiecībās. Smadzenes ir sociāls, kā mēs tagad zinām un formulējam, vai ne? Un bērna, viņa psihe arī veidojas attiecībās ar apkārtējiem. Ja? Protams, tā ir plus bioloģija, tas, ar ko es piedzimstu, plus pieredze. Ja? Un tā attiecība pieredze, kas ir pilnīgi savādāk, kurās viens no attiecībām, kas ir terapeits, tomēr ir vairāk apzināts un ir ar šo mērķi palīdzēt un veidot tādas attiecības, kas būtu dziedinošas cilvēkam. Ja? Jo, protams, mums ir daudz un dažādas attiecības dzīvē, ja? Bet viņas nevienmēr ir dziedinošas, nevienmēr mums tajās ir tik daudz vietas, ja, kā gribētos, ja, un nevienmēr mums pieaugšā vecumā principā nevienam arī nav pienākums dzīvot priekš mums. Kaut vai 50 minūtes nedēļā. Tā kā, jā, savā ziņā, jā. Un tad, protams, bieži vien arī atkārtojās šie bērnības paterni, kurus var piedzīvot savādāk attiecībās. Tieši attiecībās. Tā ir tā vieta, kur tas var izspēlēties un parādīties. Jā. Jā, un tas otrs cilvēks mums ir nepieciešams, lai mēs ieraudzītu pašu sevi. Un tā, kā tas atspoguļojās mūsu attiecībās, kā tas ietekmē mūsu attiecības, kā tas ir, tā ir droša vieta, psihoterapija ir droša vieta, kur mēs varam izspēlēt un eksperimentēt. Gan tās vecās pieredzes ieraudzīt un atpazīt, gan iegūt arī jaunas pieredzes, kā es varētu savādāk, jo terapijā jau mēs nevienam nemācam dzīvot. Mēs jau nezinām, kā dzīvot, un es uzskatu, ka katram cilvēkam viņš ir tas savs dzīves lielākais eksperts. Un terapeits ir tikai tāds, kurš var būt blakus šajā procesā, balstoties gan savā pieredzē, gan zināšanās, atbalstīt to klientu tajā izpētē, bet ar izpēti arī vien mums nekas nepietiek. Mums vajag vēl pēc šīs izpētes un saprašanas par sevi arī pieņemt lēmumu, kaut ko mainīt. Un tikai tad, kad tas lēmums ir pieņemts un es saprotu, ko es gribu mainīt, un parasti mainīt jau nemazām daudz, nav daudz jāmaina. Viņš nāk arī ar apzināšanos, ko tas man maksās, cik man daudz vēl būs jāiegulda. Un
tad tālāk jau piedzīvojot šo jauno pieredzi šajās dziedinošajās terapeitiskajās attiecībās, trešais etaps, kurā tad ir pieredzi integrēt ikdienas dzīvē, tad no šīs drošās vidas aiziet pasaulē, kur ir visādi, kur ir citi cilvēki ar savām interesēm, vajadzībām un reakcijām. Kur neatbildēs, varbūt gluži tā kā terapeits, vai ne? Visdažādākos veidos. Man starp citu šajā grāmatā ļoti patika, man sasaucās tā viena epizode, kur bija, man šķiet pat vairākos stāstos bija, ka tas klients trenējās ar savu terapeitu, tā kā, kā es tagad tam priekšniekam pateikšu, piemēram, ka man nepatīk, ka tur bija, ka viņš viņu uzrunā no rīta un saka, labrīt, tur kaut kas, un viņš saka, man tas tik šausmīgi aizvaino, bet es viņam nekā nevaru to pateikt. Un patiesībā tiešām tas bija tik vienkārši, viņš vienkārši pateica, lūdzu, nesaka man tā, un viņu vairs tā nesauca, bet viņš bija cietis tur 10 gadus no tā un pārdzīvojis. Jā, un man patika tieši tā ideja, ka tu īstenībā vari to uztrenēt. Tu pasaki tik daudz reizes, vai tā kā pamēģini tā, šitā pateikt, kamēr tu sajūties komfortabli, ka tu drīksti tā teikt. Jā. Ja, un tā iegūst, pirmkārt, cilvēks pieredz šo savu emocionālo reakciju, kad viņš noformulē šo savu domu vārdos, kā viņš to savus robežas aizsargās. Ja. Un pēc tam, kad jau tas ir noticis un integrēts dzīvē, tad cilvēks saka, ko es tad ņēmos tos visus gadus, ja tas bija tik vienkārši. Bet tad droši vien reizēm jau arī nav tā, vai ne? Droši vien, ka reizēm ir arī ne tas labais scenārijs. Protams, jā, jo arī tad, kad mēs iegūstam šo jauno sevis saprašanu, tādu esam daudz apzinātāki, tad mēs nonākam pie tā lēmuma. Un es varu izdarīt arī lēmumu nemainīt. Jo tā cena, kas man būs jāmaksā. Jā. Vai arī tas, kad es mainos, citiem kļūst neērti. Jā, un tas un tā arī ir cena, vai ne? Tas liek mainīties pārējiem, ģimenes sistēma tas maina. Un kamēr pārējie pierod vai pieņem vai nepieņem to, reizēm tas patiešām arī tādas nopietnas izmaiņas dzīvē raisa. Ja, tas var ietekmēt attiecības, tur var parādīties tie riski, draudi, kas šīm attiecību pastāvēšanai jau skaidrs, ka ģimenes sistēmā mainās viens, šīs pārmaiņas noteikti rada distresu sistēmā, kurā faktiski pēc savas būtības tiecās pēc tāda līdzsvara homeostāzes, un tad tiek izmantoti visi iespējamie resursi, lai atgūtu iepriekšējos stāvokli. Bet arī, protams, ka ģimenes sistēmas ir mainīgas, viņas spējīgas mainīties, un šī attiecību nozīmīgums ir droši vien tas, kas palīdz arī tiem ģimenes sistēmā iesaistītajiem sekot šīm pārmaiņām. Meklējot par šo tematu, tā mazliet skatoties, ko cilvēki runā. Es nezinu, cik tas ir psiholoģiski, bet tādā terminoloģijā pareizi. Mēdz runāt par tām mīlestības valodām, ka ir dažādas mīlestības valodas, un bija tā kā vairākās vietās. Es atradu, ka tiek sāk runāt par to, ka ir arī šī mīlestības valoda, ka mēs savās attiecībās atbalstam otru cilvēku, kurš, teiksim, iet terapijā un risina kaut kādus savus smagus pārdzīvojumus. Varbūt, ka mēs varam paskatīties tagad mazliet no tās puses, ka ir tas cilvēks, kurš dzīvo blakus šim cilvēkam, kurš varbūt ir apzinājies kaut ko smagu savā pieredzē un tagad vēlas to risināt. Un kā tad būt tam blakus, kā to mīlestības valodu ar to būšanu blakus paust? Es domāju, ja mēs runājam par tādu mīlestību, kurā ir cieņa, rūpes, interese par partnera attīstību, izaugsmi, empātija, līdzjūtība, emocionāli arī tāds līdzpārdzīvojums par tā partnera ciešanām, tad faktiski mēs kā partneri varam balstīt šo, iedrošināt savu partneru, kurš vērsies ir pēc palīdzības, un arī tas būs dziedinošs process. Jo tad faktiski tas, kas tiks atklāts terapijas procesā, viņš jau
dažkārt izraisa arī smagus emocionālus pārdzīvojumus, kuri protams, ietekmē šīs attiecības. Bet es varu savā mīlestībā izturēt savas ciešanas, ko man tas maksā. Ja es esmu smagā līdzpārdzīvojumā, esmu liecinieks tam cilvēkam, kas man ir ļoti tuvs un dārgs. Es domāju, ka bieži vien partneriem, pārējiem ģimenes locekļiem var parādīties diezgan nopietna trauksme, kad kāds sāk iet terapijā. Ja? Jo, ko jūs par mani tur runājat? Ko tu par mani stāstīji? Man ir bijis, kad man zvana. Draud. Jā. Un vai arī pasaka, es jums aiziešu un pastāstīšu visu taisnību, kā ir. Jā. Nē, to nevar nenovērtēt. Jā. Tā kā, protams, ja partneris piedzīvo otra kā liela ciešanas un to kā palīdzošu procesu, iespējams var saņemt daudz palīdzības. Jā. Bet arī var būt liela trauksme. Jā. Pats var justies apdraudēts. Un ko jūs darat tādā brīdī? Sakat, ka... Dažādi terapeiti izvēlās atkarībā no viņu izglītības un terapijas virziena, izvēlās dažādas pieejas. Ir, kas reizēm tiekās ar pāri, jā, ir, kas miksē individuālo un pārterapiju. Jā. Ir, kad... lielākoties individuālajā terapijā mēs ļoti tomēr turam šīs konfidencialitātes robežas un veidojam tādā veidā arī radam šo drošo konteineru, ja, kurā patiešām klients var uzticēties un bieži vien runāt par to, par ko viņš ne ar vienu citu nerunā nekad. Ja. Tieši pateicoties tam, ka terapeits nodrošina šo konfidencialitāti un arī šo terapijas trauku, var teikt, telpu pasargā no jebkādiem iebrukumiem, ja varētu tā teikt. Bet, un reizēm tas nav vienkārši. Ir arī vēsturiski daudzi tādi gadījumi, piemēram, princeses Diānas psihoterapeitei. Bija jāiztur milzīgs spiediens, jā, kā viņa šantažēja, lai dabūtu žurnālisti no viņas jebkādu informāciju. Jā. Tā kā, ir arī pat tādi publiski daudzi piemēri. Jā. Bet reizēm es saku, terapeiti, kas praktizē un miksē arī šo pāru un ģimenes terapiju. Tā kā droši vien tāda vienošanās ir visiem tur savā starpā, ka tad tas būs tā. Kādā veidā tas būs un kad tiek iesaistīts. Jā. Un tomēr individuālā terapija vienmēr ir mikroregulācija. Jā, es nedzirdēju mikro. Ir mikroregulācija. Mums ir mikroregulācija un makroregulācija. Ja? Ja man ir kāds problēma ar kādu, es varu pārdomāt un atrast, emocionāli regulēties, atrast tam nozīmi. Un pateicoties tam, es varu atrisināt šo iekšēju vai ārēju šo konfliktu vai situāciju. Ja? Bet ir reizēm, kad nepieciešama makroregulācija. Man jāiet ar cilvēku jārunā. Ja? Bet tad arī šī mikroregulācija, ko mēs saņemam individuālā terapijā, praktiski ir tikai mikroregulācija. Vai ne? Jo tur nav ne tas priekšnieks, ne tas partneris, jā, ne tas varmāka. Jā, tad, tas tomēr palīdz vienmēr. Ja? Jo, tā kā vienmēr šis jāstāsta, un bieži vien mēs palīdzam arī šajā makroregulācijā, stiprinam ar šo pašu, kas šai grāmatā bija pieminēts, lomu spēli, palīdzēt reizēm vienkārši izrunāt, ko un kā varētu darīt. Ja. Un pēc tam pārunāt rezultātus. Ja. Tā kā vienmēr izvērtējam to, kā to darīt. Jā. Vēl, kad es lasīju šo grāmatu, es arī domāju, man paši arī ir terapijas pieredze, un es domāju, cik ir svarīgi atrast to īsto cilvēku, lai ir tā, jo man šķiet, ka ir arī cilvēki, kas tomēr piedzīvo, viņam neizdodas neko tur atrisināt. Un es domāju, kā to var saprast, ka mums sanāk, jo tā terapija jau īstenībā nav vienmēr patīkama. Īstenībā ļoti bieži ir tieši pretēji. Tas ir tas cilvēks, uz kuru var sadusmoties reizēm un vēl kaut kādas tur netik patīkamas izjūtas. Bet kā saprast, ka tomēr šitas pieder pie lietas, nevis, ka mani nesaprot vai mums neiet labi un ir jāmaina tas terapeits? Iedrošināt vienmēr pārunāt to ar terapeitu.
Ja tāda sajūta rodās, parasti aicina savus klientus runāt par to, ja šķiet viņai viss ļoti veiksmīgi vai ļoti neveiksmīgi. Mēs to apspriežam, to procesu. Jā, man liekas, tu mēs nesaproti. Apspriežam to, un tad es arī runāju par to, kā pārtraukt terapiju, vai varbūt, ja liekas, ka tā sadarbība nav efektīva, tad jebkurš no mums var sākt sarunu par to. Jā. Un reizēm klients saka, kā tu arī? Es saku, jā, es arī. Jā, tā kā... tās ir attiecības, kurās mēs appusēji pieņemam lēmumus. Var arī izmēģināt šādu atklātības līmeni, vai ne? Pateikt, man šķiet, ka mums neiet nekas uz priekšu. Jā, kāpēc ne? Jā. Jā, un, protams, ka par to mēs runājam jau pašā terapijas sākumā, kad ir, ka šādas domas var rasties, sajūtas var rasties, ka es kā cilvēks, kā psihoterapeits, varu vienkārši likties kaut kādā veidā klientam, tā kā, nezinu, kaut kādā savos uzskatos vai vērtībās neatbilstoši. Cilvēki jau bieži vien meklē cilvēku, kam viņi varētu uzticēties. Un, protams, kaut kādas tās projekcijas, kas ir, kam to terapeitu jau nepazīst. Klients jau atnāk pie svešinieka. Patiesībā. Pat ja viņš atnāk pēc ieteikuma, tad viņš jau nevar, tas jau ieteikums negarantē, ka šim konkrētajam cilvēkam šajās attiecībās būs viegli, un es parasti arī iedrošinu klientus par to runāt un izlemt pēc kaut kādām 5 varbūt reizēm, citreiz 3 reizēm, vēlreiz pārunāt un atgriezties par to, kā tad ir tas, kādas ir tās sajūtas, arī iedrošināt un pateikt, ka klientam vienmēr ir tās veto tiesības, es par šo nerunāšu. Tas man ir pārāk sāpīgi. Un, jo neviens terapeits nevar 100% garantēt, ka kāda intervence nebūs tāda emocionāli sāpīga. Un tad mums ir vajadzīga šī atgriezeniskā saite. Ka šitas bija par traku, un es neesmu tam gatavs. Jā, tāda atklātība. Grūtāk, protams, ja tāda iestrēgšanas sajūta ir varbūt pēc vairākiem gadiem terapijas, tad ir iespējams. Bet es aicinātu vienalga būt drosmīgiem, runāt par to un arī reizēm mainīt terapeitu. Un tagad, kad psihoterapija Latvijā jau ir jau vairāk kā 30 gadus, tad ik pa laikam atnāk klients, kas saka, es esmu bijusi tur 5 gadus tur terapijā, 6 gadus tur terapijā, un tagad es gribu mainīt. Un tas ir vienmēr interesanti ar citu cilvēku. Tas būs, pirmkārt, viņš jau ir citā dzīves posmā, terapeiti ir ļoti atšķirīgi, metodas ir atšķirīgas. Tā kā es ieteiktu arī. Un terapeiti neapvainojas, vai ne, ka viņus maina? Jautājums, kā viņus maina? Tas, ko mēs parasti aicinām, ir tomēr runāt par to un apspriest. Ja es gribu pārtraukt, tad arī mācīties šķirties ir ļoti svarīga pieredze terapijā. Un parasti arī terapeitu. Ko lūdzu? Gaustot terapeitu. Tas ir tā kā pazust. Tā kā, un parasti tad ir apspriež kādā veidā, jo ilgstošāk tā sadarbība, jo arī tas pakāpeniskāks ir šis atvadīšanās process. Tev tiešām var piedzīvot un izstrādāt vēl daudz ko, kas ar šķiršanos saistīti ir, ar atvadīšanos, tādu labu atvadīšanos varbūt. Tā kā... Arī labā atvadīšanās ir zaudējums. Tā ir kaut kāda robeža, kuras tad vairs šīs attiecības nebūs. Nebūs tā ierastā, un tam ir vajadzīgs laiks, lai izsērotu. Protams, ka arī terapeitam tas laiks, tādās nozīmīgās terapeitiskās ilgstošās attiecībās, arī terapeits jau ir iesaistīts. Viņš jau nav kaut kāds nejūtīgs ekrāns, kurš pieņem, viņam arī ir emocijas, arī ir svarīgi kaut ko pateikt, pārvērtēt, kādas bija šīs attiecības, kāds bija tas kopā noietais ceļš, kas ir izdevies, kas nav sanācis. Kā klients ir juties tajā procesā. Un bieži vien mums, gan klientam, gan terapeitam, ir ļoti atšķirīgi akcenti par to, kas ir traucējis vai par to, kas ir palīdzējis.
Kā tam tieši tas atvadīšanās process ir nepieciešams. Man gribas pajautāt, cik ir pulkstens, vai ne? Un man šķiet, ka mums ir jādod vārds zālei, mums ir jāatļauj jums uzdot kādu jautājumu. Un mums te jau diezgan daudz reizes izskanēja vārds drosmīgs, ka tā ir drosme. Tad varbūt kāds ir tik drosmīgs, ka grib pajautāt. Jā, es padošu mikrofonu. Es ceru, ka man sanāks noformulēt to jautājumu, bet es šo klausoties domāju par to, vai jūs varat pakomentēt par tām, nezinu, traumas uztveri un intensitāti tādā paudžu griezumā, jo mūsu vecvecākiem bija cita veida traumas. Mums bija uzaugot tur, nezinu, postpadomju laikā citas traumas. Man kā jaunajam vecākam šobrīd mazliet ir radusies nedaudz paranoiska sajūta, ka mūsdienu bērnus vispār apdraud pilnīgi visu, un tās bailes bišķi tiek kultivētas arī mazliet no psihoterapijas speciālistiem, kad viņus var notraumēt ne tā formulējot teikumu vai, nezinu, nesakārtojot viņam dārzeņus uz šķīvja izteiktā tur formiņā. Bet varbūt varat pakomentēt par to mūsdienām un par tām iepriekšējām paaudzēm, jo man atmiņā stāv, ka man vecmama vienmēr teica, mums tādi terapeiti nebija, mums bija grābeklis, lāpsta un mēslu dakša. Nu, es domāju, pāraprūpe radīs citu veidu problēmas, protams. Nu jā, vispār psihoterapija nav pārāk veca, vai ne? Cik 150 gadi kopš Freida? Apmēram. Jā, varbūt vēl nedaudz. Tā kā uz civilizācijas fona visas attīstības garumā ļoti niecīga tāds etaps, varētu teikt. Ja? Bet ciešanas ir bijušas vienmēr. Un cilvēki vienmēr ir meklējuši, kā mazināt ciešanas. Un, protams, katrā kultūrā ir bijuši citi veidi, kā tas ir darīts. Ja? Nu, tāpat tā šamaņi dziednieki. Latviešu kultūrā, es domāju, tās pats pirtis. Jā, katru nedēļu tas bija rituāls aiziet pirtī, izpērties, nopērt vienam otru. Ja? Es pieļauju, ka ļoti daudz, kas tomēr ir palīdzējis. Ja? Un tas pats darbs, man liekas, lāpsta un grābeklis ir perfekti instrumenti vispār. Ja? Bet lai kā mēs to gribētu, mēs nevienu paudzi nevaram izveidot vai izaudzināt tādu, kuros nebūs ciešanas. Ja, un lai kā jūs censtos savus bērnus tagad audzināt un likt uz zelta podiņiem un elpot viņiem virsū un izpildīt visu viņas vēlmes. Ja. Mana hipotēze, ka viņiem būs ciešanas, mēs tik pagaidām nezinām kādas. Un kā viņi ar viņām tiks galā. Ja, kā kultūra vai sabiedrība, vai kāds veidosies, kādi instrumenti vai palīdzības formas, kas būs pēc gadiem 50. Ja. Es nezinu. Tā kā... Droši vien te jāsamierinās ir ar to, ka bērni arī cieš. Viņi reāli pieaugot, attīstoties, viņi piedzīvo ciešanas. Jautājums ir par to, vai mēs kā vecāki šīs te ciešanas palīdzam pārvarēt, jo mums jau vecākiem arī ir jāsagatavo tas bērns dzīvē, kurā ir vilšanās un ciešanas. Bet tas mums jādara tādā veidā, lai mēs ar savu esamību, savu personību klātbūtni šīs ciešanas nevairotu. Bet palīdzētu bērnam pieaugt, pārvarēt. Ja, tātad vilšanās ir jebkuru un sāpes, tas ir normāls attīstības ciklā nepieciešams elements. Un es domāju, ka psihoterapija tā nesaucās pirms 150 gadiem, tās bija citas metodes,
mēs, cik cilvēce ir bijusi, cik cilvēki ir dzīvojuši šīs pasaules, ir meklējuši metodas, kā mazināt ciešanas. Tās ir dažādi rituāli, tie ir dažādas reliģiskās prakses, tie ir mīti, teikas, pasakas. Tā kā, es domāju, ka varbūt nākotnē radīsies vēl kādi daudz tehnoloģiskāki paņēmieni, kā mazināt ciešanas, bet vai varēs atbrīvot cilvēku no ciešanām? Nē, droši vien, ka ne, jo mēs esam šajā pasaulē, mēs esam saistīti viens ar otru, un mums ir tik dažādas vajadzības, intereses, un mēs esam šajā pasaulē tikai uz laiku, kas arī jau šī pat ideja rada ciešanas, un mēs kādā brīdī, nevis tikai tīri kognitīvi saprotam, ka esam mirstīgi, bet kādreiz to patiesi apjaušam un piedzīvojam. Ja, tāpat tās mums ir tāda, mēs kaut kādā ziņā arī vainas sajūta, tāda eksistenciālā vaina, ja, kurā mēs esam, mēs aizņemam šeit vietu, mums vajag resursus, mēs dzīvojam savā ķermenī, kuram ir vajadzīga visvisāda tur aprūpe, un mēs paņemam resursus, kas varbūt ir citiem arī vajadzīgi, ja, un te notiek kaut kāda cīņa, konkurence par to, un caur to arī vainas sajūta, un vaina par to, tāda eksistenciālā vaina, kas arī rada ciešanas par to, ka es nekad nezinu, vai mans lēmums ir pareizs, vai mana izvēle mani novedīs tajā punktā, kur es gribu nonākt, vai pēc tam es to nenožēlošu. Ja. Man nav šādas iespējas, nevienam cilvēkam nav. Es meklēju vēl drosmīgos. Manā galvā bija ļoti, ļoti līdzīgs jautājums, kā kolēģei, bet, respektīvi, es visu laiku sēžu un domāju, piemēram, es esmu riktīgs padomju laika bērns, un padomju laikos bērnus īsti bija normāli, bet ko es novēroju arī šobrīd, tas nav pazudis, vai vispār būs kaut kad tā laimīgā nākotne ar kaut kādu tādu, kā jūs minējāt, emocionālā inteliģence ģimenēs, kas tiešām, vai mēs piedzīvosim to brīdi, kad katrs vecāks būs tādu pilnīgāko atbildību par visu uzņemoties, audzinātu bērns, lai, es teikšu, lai psihoterapeitiem nebūtu darbs kādreiz, bet vai tas vispār, es jau esmu ome un es skatos tagad uz jaunajiem vecākiem un reizēm man liekas, ka Dievs, tas ir tiešām akmens laikmets, ko tu dari ar to bērnu. Mhm. Un Terēze, traumas koncepts ļoti palīdz šo saprast. Jo praktiski jau to tieši tādā veidā arī replicē. Un man gribās teikt, ka tā nebūs nekad. Diemžēl, vērojot to, kas notiek. Bet, ja mēs skatāmies uz ļoti attīstītu rietumu kultūru un valstīm, ja, vienalga. Ja. Tā kā mēs nevaram bez ēnas dzīvot, arī bez destrukcijas pasaulē. Viņi kaut kādā veidā notiek. Ja. Es saprotu, ka mēs visi ilgojamies pēc paradīzes un ideālās pasaules, ja, bet baidos, ka man ir sliktas ziņas šai sakarā. Ja. Nesen uzgāju. Bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram censties. Jā, tieši tā. Bet, arī es nesen lasīju vienu pētījumu, kurā bija pētīta cilvēces visā pasaulē pētījums par to subjektīvo pieredzi, cik cilvēki ir pieredzējuši savas dzīves laikā traumatiskas pieredzes, un tad 70% no aptaujātajiem to atzina kā traumatiskus notikumus, un savukārt vēl apmēram 40% arī atzina notikumus, kurus viņi nesauc par traumatiskajiem notikumiem, bet kas varētu būt potenciāli. Tas nozīmē, ka mēs vienkārši esam cilvēki, kuri kļūdās, kuri manto arī kaut kādu traumatisko pieredzi. Ir pētījumi par posttraumatiskā stresa sindroma ietekmi holokausta upuriem 3. paudzē. Tad, tas jau arī traumēts, mēs kā traumēti cilvēki nevaram
izvairīties no šīm kļūdām, arī lai cik mēs būtu apzināti. Vai ir vēl kāda roka, kam man ir jāiznes mikrofonu? Tas nāc tik tālu aizies. Ne, gandrīz aizgāja. Es gribu pagriezt to jautājumu tā, kad varbūt viens no veidiem, kā mēs pārstrādājam savas traumas, ir tā kā ieraugam to labo, ko tā trauma mūsu, individualitātei ir devusi, vai ko mēs esam iemācījušies no tā. Un tam man ir tā ļoti drosmīgs mans piemērs, ka man bērnībā mamma bija ļoti kliedzoša un raustoša un visu laiku. Un tā ir tāda nepārtraukta trauma, bet es no tā biju palikusi ļoti pacietīga. Un es ar to tā kā lepojos. Es pat rakstīju savos CV, kad es esmu pacietīga gan darbā, gan ar cilvēkiem un tā. Un tagad, kad es to esmu sapratusi, ka tā ir tā kā tāda traumas atbilde, tad es saprotu, ka es daudz kur esmu pa daudz pacietīga. Un, kā to tā izstrādāt un kā ieraudzīt pa priekš tās labās lietas un pēc tam kā tikt ar tām sakām galā. Jā, es tajā īsti nedzirdēju jautājumu, bet piekrīt, ka mēs ļoti dažādi to piedzīvojam. Mēs varam piedzīvot arī no tiem smagajiem pārdzīvojumiem, arī tos labos augļus. Reizēm man nākās domāt par dažiem saviem klientiem, kuriem ir bijusi ekstremāla, slikta un vardarbīga pieredze ar vecākiem no ļoti destruktīvām ģimenēm. Un reizēm tas izskatās, ka cilvēki dabūši poti. Ja, un viņi paši ar tieši šādu destrukciju nekad dzīvē nenodarbojās. Ja, jo viņi pārāk ir cietuši no tās, lai to atkārtotu. Ja. Bet, protams, ka tās sekas ir vienalga. Un man liekas, ka tas, ko tu tagad saki, ir labs piemērs, ka vienā brīdī var saprast, ka tas tomēr kaut kādā veidā ir... es teikšu tādu, varbūt skarbārdu kropļojas tavu uzvedību, jā, vai uztveri. Jā. Un tad labi to apzināties un sākt paplašināt to, skatīties, kad ir... Un es domāju par jebkuriem vecākiem. Mēs varam runāt, ka vecāki tur cenšas darīt labāko, vai viņi ir bijuši slikti, vai tur nav varējuši izdarīt kaut ko. Bet es domāju, tas, uz ko būtu jauki nonākt dzīves laikā, kad mūsu vecāki ir reāli cilvēki, tādi kā viņi ir. Un ir lietas, par kurām mēs viņiem varam būt pateicīgi, jebkurā gadījumā. Un ir lietas, kuras mēs negribam no viņiem ņemt un neņemam. Un, mums nav tas jāakceptē. Jā, mēs varam gan dusmoties, gan nepiedot, piedot, izvēlēties to darīt. Jā. Bet ir abas šīs pieredzes. Jā. Visbiežāk, bet izejam bieži vien no šīs ģimenes pieredzes bērnībā ar kaut kādu vienu aspektu, ko mēs piedzīvojam. Jā. Ja es saprotam izteikt. Jā, vai nu man ir labi vecāki, vai nu man ir slikti vecāki. Jā, vai nu māma laba teica slikts, vai nu tieši otrādi. Jā. Un tad labi, kad ar laiku var saprast, ka viss nav tik vienkārši. Kad ir bišķi relatīvāk, kad tādā 3D var redzēt to pasauli un citus cilvēkus, un sevi arī. Jā, tā kā. Bet neko mums viss dzīve ir, lai pie tā nonāktu. Tā ir labā ziņa. Vai tu vēlies vēl kaut ko piebilst? Es varu tikai piebilst to, ka tāda refleksija par to bērnības pieredzi un attiecībām ar vecākiem mums ir vajadzīga, lai tagad ar tiem vecākiem, kas ir dzīvi, vai vienkārši ja jau vecāki ir miruši ar internalizētiem vecākiem, mēs izveidotu reālas attiecības ar tādiem cilvēkiem, un viņi var
būt dažādi. Mums nav pienākums mīlēt savus vecākus, mums nav viņu jāvaino. Mēs varam būt brīvi tajā attiecību veidā, kāds ir iespējams ar reāliem vecākiem. Tā, man rāda, ka laiks ir beidzies. Un paldies. Tāds, ko es sapratu, ir, ka tās traumas būs, ir bijušas. Mēs visi esam kaut ko piedzīvojuši, bet ka tās ciešanas mums nav viņas tā jāpieņem un vienkārši jādzīvo, ka tā nu tas ir un tā nu es dzīvošu. Un varbūt labāk. Un ka mēs drīkstam sev mēģināt palīdzēt un kur ir veids, kā to var mēģināt darīt, varbūt, ja ir bailīgi, vai varbūt nav naudas arī īstenībā, lai aizietu pie tā terapeita 5 gadus, tad arī šādas grāmatas var palīdzēt. Un, godīgi sakot, man šī grāmata vislabāk patika no pagaidām gandrīz vai visām, kas ir bijušas, jo es neesmu terapijas speciālists, un man bija vieglāk asociēties. Tā kā es jūs iedrošinu. Man kā psihoterapijas speciālistiem arī šī grāmata ļoti patika. Burvīgi. Arī ļoti iesaku. Tad ir 2 punkti. Jo man liekas, ka tiešām parāda arī tādu, šīs nav daudz tādas grāmatas, ir tādas grāmatas. Ja? Viņi parāda arī no šī terapeita krēsla, un vienlaicīgi viņi arī skaidro tos fenomenus, kam pateicoties notiek cietināšana. Ja? Un man liekas, ka ir viegli identificēties. Jā. Un, tā kā man liekas, ka ļoti patiešām varu ieteikt. Ar interesi turpināšu lasīt. Jā, un grāmatas lasot, mēs jau arī varam dziedināt, jo notiek kaut kāda pašizpēte, kaut kādas emocionālās reakcijas. Ir arī tāda atsevišķa terapijas metode, kā biblioterapija. Un tas mums pilnīgi noteikti visiem palīdz. Ir palīdzējis jau dzīves laikā un pieejams. Esam bērnībā lasījuši gan pasaku grāmatas, jo pieaugušāk kļūstam, jau nopietnākas grāmatas mēs varam lasīt. Vita. Jā. Paldies, Vita. Es tikai gribu pateikt milzīgi paldies jums. Es tiešām izbaudīju šo sarunu, riktīgi izbaudīju. Es ceru, ka jūs arī un visi tie, kas vēl tur klausīsies un skatīsies ierakstā, arī ļoti, ļoti vērtīgi. Paldies no sirds. Paldies!